Jūs domājat, ka droni jums ir bīstami. Piekrītu, droni tas ir risks. Jums ir iespēja, ka tie uzskatīs uz galvas un būs liela, milzīga traģēdija. Bet patiesībā ir notikusi daudz lielākā traģēdija, ko ir paziņojis Lietuvas ārlietu ministrs. Jo Lietuvas ārlietu ministrs ir pateicis, paziņojis, ka NATO, jeb Lietuva, ir gatava penetrēt Kaļiņingradas militārās bāzes. Penetrēt. Un tagad salieciet to kopā ar visu globālo notikumu, teiksim, to situāciju. Krievija stāsta savai sabiedrībai, ka droni tiek palaisti no Latvijas, droni trāpa par mājiņām un tādā garā, un, protams, ir viena lieta. Jūs varat teikt, ka tas ir Krievam, viņš to ir pelnījis, ok. Bet jums ir jārēķinās, ko pateica te viens tāds cilvēks TikTokā, kas saucās Jevpatijs. Man cilvēki teica, ka nedrīkst ar viņu runāt. Es piekrītu, ka nav vajadzības runāt, bet to, ko viņš pateica, ir ļoti svarīgi. Nav svarīgi, ko jūs domājat. Svarīgi ir, ko domā, teiksim tā, tie saucamie urāliņi. Cilvēki, kas Krievijā uzskata, ka viņu misija, Dieva dotā misija, tāpatām kā Evikai Dieva dotā misija bija kļūt par premjeru, viņu Dieva dotā misija ir aiznīcināt nacismu. Un ja jūs paskatīsieties uz Latviju un Lietuvu, es nezinu, cik Lietuva, bet paskatīsieties uz Latviju, jūs redzat, ka Latvija, diemžēl, pārvēršās par nacistisku valsti, jo sauciens Latviju latviešiem, tāds jau reiz bija 30. gados. Ja jūs nezināt, ar ko tas beidzās, tad iegūglējiet vai pajautājiet mākslīgajam intelektam, ar ko tas viss beidzās. Tā kā, diemžēl, situācija ir ļoti nokaitēta, un, ja mēs ņemam ģeopolitiku, mēs redzam, ka šobrīd izskatās, ka ir nolemts iznīcināt Eiropu. Un Eiropā tamdēļ ir salikti iekšā aģenti, nespējnieki un tīzleņi, kur ir pārāk stulbi, lai saprastu, kas patiesībā notiek. Vai nu viņiem ar par to maksā? Lai jauka jums šī diena. Gatavojamies!